Pēc nemitīgiem sastrēgumiem visas vasaras garumā šoferīši var atvieglot uzelpot. Ceļā A7 posmā Iecevā rekonstrukcija ir pabeigta. Asfalts gluds kā galds, ielas malās izbūvēts īpaši drošas barjeras un neredzīgiem par zaļās gaismas ieslēgšanos luksusforā ziņo skaņu signāls. Vien jāgaida ir ilgi, bet jāsoļo ātri. Man liekas, ka īsti labi kaut kas laikam nav, ka tā paskatās tā no malas. Tā jau skaisti ir iztaisīts un visi, man vīrs saka, izskatās tā kā par bāni braukt uz Vāciju. Īsti apmierināti nav arī autovadītāji. Pēc rekonstrukcijas luksusforam uzstādīta papildus sekcija, lai droši varētu veikt kreiso pagriezienu, taču zaļā gaisma tajā deg tikai dažas sekundes. Tieši tagad, ja es braucu no Bauskas, man iedegas tā sekcija, es tikko saku braukt, viņa jau pazuda. Dažas sekundes tikai. Ja man būs vēl viena mašīna, viņa nepaspēs izbraukt. Vēl viens jaunums ir otrs luksusfors, kas uzstādīts tikai pāris metrus tālāk. Tas baigi nepēries, kas tur ir. Viņš nekad tur nav bijis, un tāpēc tā mazliet neērti. Aizmirstās, ka viņš tur ir. Abi luksusfori darbojas visu diennakti, un par to vislielāko neapmierinātību pauž baušķinieki. Neapmierināti ir arī domnieki, kur Latvijas valsts ceļiem nosūtījuši vēstuli ar lūgumu izmainīt darbības režīmu un nakts stundās izslēgt jaunus būvēto luksusforu. Es nezinu, kāds tas rezultāts būs, vai tur viņi mums piekritīs vai nē, bet mēs esam pieņemšanas komisijā, mūsu pārstāvis ir, un acīm redzot arī tas akts netiks parakstīts, ja netiks pārregulēts. Viss tā kā ir vajadzīgs gan braucējiem, gan gājējiem. Šobrīd nav tas kompromiss atrasts starp abiem diviem. Latvijas valsts ceļu pārstāve telefonsarunā gan sola, ka kompromiss tikšot meklēt. Tās vēstules tiek izskatītas un dotas atbildes un izvērtētas. Ja tas ir pamatots prasīs, tad tas tiek veikts. Tur jau nav nekādi būvdarbi jāveic, kā vienkārši regulēšana. Tas viss ir regulējams. Plānots, ka valsts komisija pieņemšanas aktu par rekonstruēto ceļu posmu, kurā darbi veikti vairāk nekā 2 miljonu latu apmērā, parakstīs novembra beigās. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.